Esiet sveicināti virslīgas pēdējā kārtas, Lukas stadions un Jūrmalas Spartaks pret Liepāju šajā tiešraidē. Pāriečeras spēles paralēlos mačos arī Sportcentrus.com tiešraidēs, kamēr Spartaks jau ir nodrošinājis sestojo turnīru tabulā. Liepājai šī spēle ļoti svarīga. Liepāja vēl var pretendēt, pavisam reāli pretendēt uz medaļām, varbūt pat uz sudrabu, bet tad ir ļoti labām sakritībām jābūt pārējās spēlēs. Bet šobrīd pirms šīs kārtas Liepāja atrodas tikai 5. pozīcijā, un skaidrs, ka uz medaļām, uz ceļzīmēm uz Eirokosiem, attiecīgi par 2. un 3. galvenās favorītas ir Skonto un Jelgava, un Daugavpils Daugavai un Liepājai ir ne tikai jāuzvar pašām, bet arī jācer uz labvēlīgiem iznākumiem pārējās spēlēs, tā kā abām divām komandām jābūt pietiekami lielai veiksmei, lai beigās finišētu labāko trīniekā, bet Liepājniekam tas varbūt arī pat nav nemaz tik bezcerīgi. Šajā mačā Liepāja būs favorīti, tā kā 3 punkti teorētiski Liepājniekiem būs jāņem, vai to arī izdarīs, to redzēsim vēlāk, bet uzvarot šajā mačā Liepājai būtībā tā kā Daugavpils Daugavas uzvarot Ventspilī, būsim godīgi, nav pārāk ticams variants, tad Liepājai vienkārši jācer, ka vai nu Skonto vai Jelgava paklups. Par sīkākiem variantiem šodien izstāstīsim vēlāk, absolūti pie tiem pieķerties tikai tad, ka Liepāja būs vadībā, jo kamēr Liepāja vadībā nav, tikmēr tam nav nekādas nozīmes. Komandas sastāvā abām komandām, diemžēl, nav labāko sastāvu, arī no tiem, kas ir palicis, jo īpaši Jūrmalas Spartakam, bet tomēr vārtos Liepājai palicis Artūrs Vaičulis, kurš pārāk veiksmīgi spēlē aizvadīja pret Daugavpils Daugavu, bet tā kā Raivo Varžģinskis jau vairākus mačus nav pa pieteikumā, tad domāju, ka arī Viktoram Dobrcevam nebija pārāk liels izvēles, ko likt vārtos, jo Gliebu Sopotu 18 gadus vecu puisi šādā spēlē iemest katlā cīņā, diez vai tas būtu pārāk prātīgi, tā kā Vaičulis savu vietu vārtos ir saglabājis. Laukuma spēlētāji 24. numurs Pavels Mihaģuks, 14. Endijs Šlampe, 2. Antons Tumānovs, 6. Reinis Flaksis, 20. Kristians Damjans Torres, 22. Roberts Savaļnieks, 8. Ilja Šačins, 4. Dmitrijs Hmis, 9. Dāvis Ikaunieks un arī 17. numurs Toms Guts. Nav šajā spēlē ne tikai komandas līdera Jāņa Ikaunieka, kurš tribīnēs blakus Varžģinska sēdēja vismaz pirms spēles sākuma. Viņam diskvalifikācija, bet šajā mačā nav arī Liepājai ne Denis Ivanov, aizsardzības balsa, ne arī Kristapa Grebja centra uzbrucēja, un kā izskatās, tad Grebja pozīcijā šajā mačā spēlēs Toms Guts. Vismaz pirmajās sekundēs tā izskatījās, ka viņš ir visaugstāk no laukuma spēlētājiem. Tikmēr Jūrmalas Spartakam nosauc, kas kā nav, nenosauc, kas līdz ar to ieguvuši viņu vietas. Laukumā Reinis Flaksis, Tīcis Pamstāvā, Roberts Savaļnieks un arī Toms Guts tikko pieminētais. Tikmēr Spartakam pirmā sena situācija jau pašā spēles sākumā. Pie mums Romāns Mickevičs centrējums. Labi nospēlē ar galvu Dmitrijs Hmis, bijušais Jūrmalas Spartaks spēlētājs, kurš sezonu sāk tieši Spartakā, bet vasarā atgriezās Liepājā, pirms tam spēlēja Metlurgā. Kā Metlurga vairs nav, tad spēlē Liepājā Jagubī, Sulaukumā Jagubī, bloķēņa sitienu Antons Tumānovs. Beidzot Spartakas sastāvs vārtos kā ieras Vitalijs Meļčenko, 1. numurs, laukuma spēlētāji 86. Rītus Kļauklis, 5. Dmitrijs Daņīlovs, 8. Jevgeņijs Kazačoks, 7. Moštaks Jagubī, 13. Igors Kozlovs, 17. Romans Mickevičs, 43. Eriks Tufors, 27. Elvis Stuglis, 9. Kevins Menna un arī 18. Eriks Punsuls. Padaudz Liepājnieku ir, bijušo Liepājnieku ir Spartaka rindās, gan Punsuls, gan Kazačoks, tie Liepājas futbola audzēkļi, tāpat arī Kļauklis spēlējas Metlurgā. Jau minēja, ka bija arī sezonas sākumā bija arī Dmitrijs Hmis, viņa gan var sastāvā vēl ir Ingu Šlampe, kurš šajā mačā gan diskvalifikācijas dēļ nespēlē, tā kā visai daudz ir spēlētāju Spartakam, kam ir kaut kāda saistība ar Liepājniekiem šeit, ka no pārējiem visiem, kas šobrīd laukumā, nevienam citam nevajadzētu būt no nenosauktajiem vēl. Šačins, tālāk Savaļnieks. Varētu būt, ka Savaļnieks tieši, kurš tikko nopelnīja stūrstienu, spēlēs Jāņa Ikaunieka labajā flangā. Tā, kreisajā spēlēs skaistās bija vismaz Dāvis Ikaunieks, Šačins līdz ar to varētu spēlēt kā 10. numurs iespējams. Zem uzbrucēja, Torres, centrējums, Stuglis ar galvu labi nospēlē. Kādas būs izmaiņas sastāvās Liepājniekiem Grebja, Ivanova un Ikaunieka prombūšanas dēļ. Redzēsim spēles laikā, bet es saku, ka tā varētu būt. Flaksis droši vien spēlē Ivanova vietā blakus Mihaģukam, visticamākais.
Nu jā, Hmisa balsta pussargs, Tories Dušanas spēlēs augstāk un Čačins vēl augstāk. Centrējums, Meļņčenko labi ar dūrēm nospēlē, ceļam arī kā ķegļus nogājuši divas spēlēs pretī esošos. Liepāja turpina uzbrukt. Šlampes centrējums, Endīts Šlampe, nevis Ingu Šlampe. Tumānos. Nē. Nāc pasīdēja Tumānos, bumbu gan. Jāskar atgūjas, jā, Torres, bet Savaļnieks tu izlaid ārpus laukuma. Tumānos, Hmeists. Liepājas atbilde. Spēle sākumā pusminūti ilgs uzbrukums bija Spartakam, saimnes situācija, pēc tam 1 vai 2 otrie tempi. Tad Liepāja iespēdus Spartaku, Hmiss, Savaļnieks, pieslēdz arī Tumānovs. Tumānovam piespēle centrējums, spēcīgs centrējums, spēcīgi un arī bumbās ar laukumu. Šo spēli tiesā Jevgeņijs Vasikots, galvenais tiesnesis uz līnijas, viņam palīdz Ruslans Botošs, Vasilijs Botošs, 4. tiesnesis Niklaus Lācis un spēles inspektors ir Adolfs Supa šajā mačā. Spartakam tātad nav Inguš Šlampes, nav arī Vitālijs Smirnova, kurš ir rezervē, un nav arī šoreiz pamestā Mihaila Rostiešvili, atgriezies uzbrukumā ir Elvis Stulis, tā ir samērā loģiska izmaiņa, pret Metu Stulis nāca tikai uz maiņu, un diezgan labi iznāca uz maiņu, sāsināja spēli, un ar to viņu vietā Stugli jau pieminēju, Meļņčenko savāds bumbu, tātad Stuglis izgājis Rostiešvili vietā, un Jagubī Kazačuks izgājis un Kriauklis Šlampes, vēl Davids Bagdasjāns šajā spēlē pamstāvā, Šlampes, Bagdasjāna un Smirnova vietā. Kriauklis pēc 4 spēļu pārtraukuma atgriezies vispār laukumā, viņš 3 spēles izlaida diskvalifikācijas dēļ, par sitienu ar Elkoni Daugavpils pussargam Vladislavam Fjodorovam. Jagubī pret Metu nespēlēja. Hmiss, Savaļnieks, Tumānos. Nē, tomēr Čačiņš ir kreisajā malā, tā kā arī tas ir pietiekami loģiski. Sākumā šķita, ka Dāvis Ikoneks tajā flangā darbojās, bet, laikam, tā bija tikai viena epizode. Jā, tagad Dāvis ir viduzonā, tad arī saņēma bumbu. Sāglabāt Dāvis Ikoneks, labi piespēle Gucam, bet pirmais Meļņčenko pie bumbas. Aktīvi sākus Liepāja, savstarpējās spēlēs šo zonu 3 spēles, 2 uzvaras, abas gan savā laukumā, 2-0 un 3-0, acis pārkāpums, un varēja arī būt pirmais brīdinājums Čačinam, Masa nospēlē no muguras pret Punculu, bet Vasikos visā šoreiz tikai vēl mutiski pabrīdinās, pats vēl tikai spēles sākums. Tad abas uzvaras ir savā laukumā, Liepājā 2-0 un 3-0, savukārt Spartaks Lūkā uzvarēja ar 2-0. Vispār jāsaka, arī Liepājai diezgan slikta tieši izbraukuma spēļu bilance, neskaitām potenciālo nominālo izbraukuma spēli pret Jelgavu, kas notika īstenībā Liepājā, tad bez šīs spēles 16 spēlēs šo zonu, 7 uzvaras, 1 neizšķirts un 8 zaudējumi. Ļoti slikta bilance īstenībā, ņemot vairāk, tomēr Liepāja ir komanda, kas cīnās par medaļām, ir vairāk vai mazāk augšdaļu komanda, jo īpaši sezonas beigās, varbūt sezonas sākums nebija tik spošs, arī vasarā bija krīzīte, bet pēdējos mēnešos tiešām Liepāja ir atvēršies. Arī sastāvs ļoti spēcīgs vasarā pastiprinājās, no traumām atgriezās, tas pats Savaļnieks satiktarēja savu kājas traumu un vairāk vai mazāk, pēdējos mēnešos jau Liepāja ir no tādas vidusdaļas komandas pārvērtusies par, būtībā varam teikt, par trīnieku komandu. Mēs skatāmies tieši pēdējo laiku, jo skaidrs, ka arī Skonto ir krietni pavainājies, un līdz ar to arī kritušies rezultāti šo zonu Skonto piedzīvojas tik daudz zaudējumus kā vēl nekad. Punculs. Ja mēs varam skatīmies šī pēdējā apļa pašreizējo tabulu, pēc 8 kārtām aizvadītajām, tad Liepāja vispār ir 2. vietā šajā tabulā, zaudējot tikai Ventspilī, pēc tam seko Jelgava, Daugavpils, Daugavas, Skonto. Tufors šajā mačā. Tufors spēlē kā centra aizsargs, blakus Daņilovam, Krauklis un Mickevičs flangos. Mickevičs
agrāk jau ir spēlējis, kā man liekas, es arī šo zonu nesen spēlēju, bet, nu, būtībā viņa panu pozīcija ir, man liekas, pusargs. Un šeit viņš spēlē tikai tad, kad vismaz šo zonu spēlē tikai tad, kad ir liels problēmas sastāvu. Nav šlampas, nu, Bagdasēnas rezervē, tā kā divi malēji aizsargi nevar palīdzēt. Federīvs jau sen ir projām. Pārkāps pret Elvis Tugli. Sezona sāka metā, bijušais Skonto uzbrucējs, bet ēt jau ir Spartakā. Šajā sezonā Stuglim ir kopumā skatot arī ar metu 6 gūti vārti. Pie metas viņš gūt 3 vārtus 15 spēlēs, savukārt pie Spartaka 3 vārti 14 spēlēs, šo maču vēl neskaitot. Kazačuks izdarīja sitienu no, tas ne Kazačuks, bet Kozlovs izdarīja sitienu no kādiem 27 metriem. Arī no Liepājas ieradies nedaudz pulciņš fanu. Tomēr izšķiroša spēle. Nu, kā jau Dobutovs arī vairākas reizes uzsvērs, ka no viņiem ne viss izšķirās. Viņu uzdevums ir paņemt 3 punktus un neko vairāk viņi šobrīd ietekmēt viņiem par nelaimi nevar. Bet nu, pati Liepāja beigās nefinišē labāko trīniekā, nu vienalga. Varbūt ļoti daudz izmaiņu arī kabinetos. Tas pats Skonto nebūt UEFA licenci Eirokausiem parāda dēļ, lai tāda dabūtu viss parāda būs jānokārto, visas parādsaistības arī ar vidu būs jānokārto. Ja Skonto grib nākamā sezonu spēlēt Eiropas līgā, protams, viņi vispār vietu nodrošinās šajā līgā, jo arī Skonto vēl teorētiski var palikt ārpus trīnieka. Bet nu, diezgan daudz tādu variāciju var būt arī pēc sezonas beigām, tā kā pat ja Liepāja trīniekā netiek, nav arī teicis, ka beigās nedabūs vietu Eirokausos, jo arī pat pie labvēlīga iznākuma kausa izcīņā arī kā 4. vieta var tikt Eirokausos un virslīgas. Torres, Šačins, centrējums, spēcīgs centrējums, bet Savaļnieks tiek pie bumbas un Meļčenko. Pēdējā spēle bija Liepāja ļoti svarīga pret Daugavpils par savu tiešo konkurenti. Neuzvarot Daugavpils Daugava, faktiski viss būtu beidzies. Divreiz nācās atspēlēties, bet nu beigās numēr 3-2 laimīgi uzvara, pat neskatoties uz Vaiču, ja kļūdām abos vārdu gūmos. Tumānos. Tikai 17 gadus vecs spēlētājs šajā sezonā. Viņam šī ir tikai 8. spēle, ja gubi arī gados jauns, nedaudz gan vecāks, bet vienalga vēl jauns un perspektīvs. Samērā nesen bija Somijas pieaugušo izlases, nu, teiksim, tuvākajās rezervēs, tā varētu drīzāk teikt. Spēlēs B izlasē, bet ne pirmajā. Latvijas sezonas sākumā parakstīs līgumu Spartaku, bet sezonas sākumā apzonā pat janvārī šeit vai arī februārī nav svarīgi, kurā ziņā ziemā. Un pēc tam gan uzreiz pārgāja īrē uz Maskavas Dinamo. Dāvis Ikaunieks, vispār tālāk Šačinam, spēcīga, bet Iļa šķiet panāks bumbu, viņš pat ritu Kiraukli. Arī ne, tomēr nedaudz pietrūka Šačinam, lai šo bumbu dabūtu. Nu, Šačins šodien ļoti daudz nācis uz maiņu, bet pēdējā laikā viņa spēles laiks ir pieaudzis. Ir pierādījis treņos Dobrucevam, ka ir pelnījis doties vairāk laukumā. Nu, sezonas sākumā samērā maz viņš spēlēja. Šī viņam ir gan 28. spēle, kas ir pieteikami daudz, bet nu, tikai 13. pamatsastāvā 3 gūti vārti Šačinam. Stūlis pret Hmizu. Viņi, man liekas, gan, ka Spartakā nesatikās. Kad Stūlis atnāca, Hmizs jau šķiet, ka jau bija prom. Šlampe. Jā, vismaz nebūs arī Šlampēm šodien jāpatrojas, vai droši saukt Endiju par vienkārši par Šlampi. Pārkāpums pret Šačinu. Nu, pārējās kārtās spēlējās šai spēlē. Tā kā ir pēdējā kārta izšķirās rezultāti, visas spēles notiek vienlaicīgi, 1:02 sākās. Tad pārējās spēles attiecīgi Rīgā notiek 2 spēles. Rīgas Daugava viesojas pie Skonto, savukārt Meta Hanzā uzņem Jelgavu. Ventspilī Ventspils, Latvijas čempioni, uzņem Daugavpils Daugavu. Savukārt BFC Daugavpils savā laukumā tiekās ar Jūrmali, kas jau zaudējis ir kādas cerības uz palikšanu virslīgā. Tumānos. Flaksis. Jā, Flaksis, protams, ar Mihaļuku spēlē kā centra aizsargi. Kā centra aizsargs spēlē Ivanovu probūtnē. Sezonu Flaksis sākā komandas kapteinis, pēc Ivanovu atnākšanas, protams, kapteiņa apsēs nonāca pie Denisa. Mēnā.
Manovs. Diezgan daudz spēlēs Spartaks tālāk piespēlē, meklējot Stugli. Bet, Liepāja gan arī spēlē, kas labi spēlē gaisā. Gan centra aizsardze, protams, kas viņam būtu kā pamatdarbs, gan arī balsta pusargs Dmitrijs Smits, augumā pietiekami ražans. Labs gan viņš arī ir uzbrukošais darbībās, bet arī šajās divciņās, jo īpaši gaisā savas auguma īpašības garu augumu var izmantot. Jagubi, centrējums, Cas centrējums, Mene un skaists tagad bācis sitiens, bet ļoti neprecīzs. Pret Daugavpils Daugavpils jebkurš sitiens vārtu rāmī bija ļoti bīstams. Es domāju, Daugavpils izpildījumā, tā kā Painams Spartaks vēl nav kārtīgi pārbaudījis Vaičulu arī šajā mačā. Viņam būs tikpat kartupelis kā pirms nedēļas. Vaičulam šodien ir bijuši ļoti labas spēles, jo īpaši tikko, ka viņš atnāca uz Liepāju, bet arī vairākas diezgan pavājas. Un pēdējā bija pati vājākā, varētu tā būt. Stuglis. Nomet tālāk Jagubi. Jagubi tehnika ir ļoti laba. Varbūt nav viņš rādījis to sniegumu, kādu viņš gribēs redzēt. Droši vien, ka viņš fiziski nav ļoti labā formā iespējams. Nevis droši vien. Tomēr bija arī gaidījis, ka viņš nedaudz vairāk izcelsies uz vislīgas līmeņa, jo īpaši uz šīs Spartaka komandas fonu, jo tomēr sastāvs ir krietni pavājinājies. Vairākās spēlēs viņš ir bijis līderis, bet pajām tā kārtīgi pavilcis komandu viņš nav. Lai arī nesen, piemēram, izšķirošā spēlē pat Rīgas Daugovu, viņš guva vienīgos komandas vārdus. Šeit slokā uzvarēja 1-0 Spartaks un nodrošināja 6. vietu turnīra tabulē un pilnīgi mierīgas, teikt, sezonas nobeigumu, kā vecumdienas, mierīgas vecumdienas nodrošināja. Spartaks vairs nevar ne uz augšu tikt, tas jau diezgan sen, kā skaidrs, gan arī vairs nevar nokrist zemāk. Vēl viens spēcīgs centrējums, pajām šo centrējumu kvalitāte nav bijis tā labākā Liepājai, bet viņi ir daudz. Vismaz kaut kāds pozitīvs Liepājniekiem uzbrukumi ir, tikai pajām tās kvalitātes trūks pēdējā trešdaļā. Šī gan diezgan silts, jau cik silts varbūt novembrī, tās relatīvi diezgan silts laiks, bet vienalga Liepājnieki visu soliņš ir saigās praktiski, vienīgais šī, ka treneri nav, Zultneru ieskaitot. Uz Spartakam arī gan tas pats. Mickevičs. Šis kaut nebija spēcīgs centrējums, kā Liepāja, tikai rokās vārdsargam. Dāvis Ikaunieks. Šāčiņš maina malu, Savainieks. Neveiksmīgs viņam izrādies posms Polijā, bet taisa viņam Liepāja ir iespēja atgūt formu, iespējams arī atgriezties, nevis atgūt galvenā trenera Marijana Pahara, izlases galvenā trenera Marijana Pahara uzmanību, jo pagājušā gadā viņš pat saņēma izsaukumu uz izlasi. Bet traumas pēc tam, traumas kopā ar neizsmīgo posmu Polijā, Savainieki jau diezgan sen ir izmets no tādas tuvākās rezerves, tad ir tajā iekļūs Jānis Ikaunieks, kurš ir otro reizi pēc kārtas saņēmis izsaukumu, pilnībā pelnīti. Saņēmis izsaukumu arī pret Nīderlandi, jo pret Turciju viņš bijis no labākajiem laukumā. Tas gan nenozīmē, ka viņš varbūt arī Nīderlandē saglabās pamatstāvu vietu, bet kādās no izsaukuma izlases viņš bija pilnībā pelnījis. Viņš arī nominēts ir Latvijas gada labākā futbolista balvā, kā vienīgais no vislīgas sitiens no distances un pavisam nedaudz garām. Mārtiņ vēl bija arī Rikušas nedaudz pret Spartaku aizsargu kāju, tā kā būs stūrstiens Liepājniekiem. Ikaunieks ap 6 kandidātiem ir izvirzīts vienīgais no vislīgas, tā kā, lai arī tas ļoti reāli iespējams, bet būs instanta situācija, piemēram, Ikaunieks neatzīs par vislīgas gada labāko spēlētāju, kaut arī viņš ir vienīgais nominēts vispār Latvijas gada labākā spēlētāja balvai, un vēl tur ir sarakstā Valērijas Šabela, Artjums Rudņevs, Aleksandrs Koļņinko, Kaspars Gorkšs un Meņčenko, teicama, dūru spēlē. Manos. Jā, pēdējo aizmirs Artūrs Zjuzins, protams, arī tika nominēts. Un nedaudz sagoju, ka mēs saņemam vērā vidējo rēķinu gan klubā, gan izlasētiem, jo viņš no galvenajiem kandidātiem, jo, piemēram, Kaspars Gorkšs vispār bez kluba jau ļoti ilgu laiku, Rudņos praktiski nespēlē.
lai arī viņš ir augsta līmeņa klubā, bet tomēr viņš nespēlē. Un jebkurā gadījumā, kurā pirkstā grib, bet vienalga sākos, jo jebkurš no šiem 6 varēs atrast iemeslus, kāpēc tas ir nedaudz dīvaini, ka viņš ir atzīts. Tomēr Zuzins, piemēram, spēlē tikai Krievijas pēc spēku 2. līgā, kas tomēr nav tas augstākais līmenis. Gorkšs Ruņņos praktiski vispār nespēlē, Koļņiko klubā arī ļoti maz spēlē. Zuzins vairāk spēlē, bet sliktā līmenī salīdzinoši sliktā, ja mēs salīdzinām ar Ruņņevu klubu. Līmeni, piemēram, agrāk spēlēja Gorkšs, tagad Jānis Ikonis ir pietiekami jauns, kā arī droši vien viņš, mēs ņemam vērā visu sezonu kopumā, cik viņš bijis nozīmīgs Liepājas klubam, tā arī viņš varētu būt labs kandidāts, bet tajā pašā laikā, viņam bija tomēr krīzes sezonas vidū, tā diezgan nopietna krīze, ka ļoti ilgu laiku nespēja gūt vārdus, bet tā vidēji rēķinot, godīgi nav viena tā ļoti laba kandidāta, kas varētu pretendēt, un nav pat Andra Vaņina vispār starp kandidātiem, kas droši vien, ka arī bija viens no reālākiem kandidātiem uz uzvaru, neskatoties pat uz to, ka viņš praktiski pussezonu izlaidis traumas dēļ. Gubī zaudēja bumbu. Pa vienu reālu momentu nav bijis ne pie vieniem, ne pie otriem vārtiem. Spartakiem, kā jau minēju, nekas tabulā vairs neinteresē. Pirms spēles novēlot veiksmi no trenerim Piļipčukam, viņš jau pateica, ka vairs veiksmi nevajag. Nekas vairs nešķirās. Hamis tālu piespēle. Bet Meļņčenko, Meļņčenko tur nevar aiziet, jo bumba atliec pirms sulaukuma. Dāvis Ikaunieks. Labs viņam sinies no distances, bet neatļauj viņam uztist, un arī stūrstieni nebūs. Meļņčenko. Sezonas otrajā pusē varētu būt viens no labākajiem vācējiem vislīgā. Droši vien, ka ne top 2, ne top 3 vācējiem, bet kā 4. viņu varētu atfalt Ikstens un Vārenko, protams. Bet 3.-4. vieta Meļņčenko varbūt arī varētu būt tieši sezonas otrajā pusē. Sezonas pirmajā pusē viņš nespēlē, spēlē Davidos. Meļņčenko daudz diezgan labu spēļu ir bijis. Šāčins. Tumanovs. Pakaļ Flaksim. Lāva viņš no manas Tugli. Mihaļuks. Es, protams, šlamšīt ar Dāvi Ikaunieku. Samainīju. Savaļnieks pat nebija atnācis vēl pagūjis tikt uz kreiso flangu. Pēc šobrīd samainījies ar Šačinu malām. Liepāja nav zaudējis, jo 7 spēles pēc kārtas, pēc 7 spēļu laikā 6 uzvaras un tikai 1 nešķirts. Tas pats pret Ventspils savā laukumā 1-1. Bet, šādi reiz tikai uzvara, bet arī sākums. Liepaniekiem ir labāks, bet pēdām bez momentiem, pieraugs pēdām. Viņš gan Grebļi, gan Jāņa Ikaunieka mazāk sasums, varbūt tieši pējā laukuma trešdaļā ir, jo līdz 35 metriem no vārtiem Liepanieki tiek. Dāvis Ikaunieks, Šačins, Hamis, atkal Ikaunieks. Arī ar Ikauniekiem varēsim neputroties, jo arī šodien laukumā ir tikai viens. Tāpat kā tikai viens šlampi. Jagubī tieši pret šlampi. Kozlovs. Atgriezies Kozlovs Latvijā pēc vairākām sezonām Lietuvā, bet netik labi sezonu viņam izdevusies. Bija gan savainojumi, gan arī netiks pildas spēles. Spartika fona pieteikumi labs, viņš ir bijis un Dāvis Ikaunieks no labas pozīcijas sit garām, arī pāri vārtiem, bet pirmais tāds reālais pusmomentiņš Liepājai, lai arī sarežģīts, tehniski sarežģīts izpildījums šim silienam no gaisa jātrāpa kustībā, tuvajā stūrī spēcīgi, bet vismaz pirmais tāds pusmoments Liepājai ir. Hamis pret Jagubī. Savaļnieks joprojām kreisajā malā. Izspiež tomēr Kraukas viņu ārpus laukuma. Tufors. Liepaniekiem gan pieteikumi labi iespēja būs pastiprināt, būs spēlēri no Soliņa. Mēs tam gan vēl patelpa, piemēram, uz Soliņa Valērijas Afanasijevs. Arī Krišs Kārkliņš, arī Deļs Dobricovs. No Afanasijevs domāju, ka viņš ir
fiziski gatavs, gan jau, ka viņš uz mājiņu iespēdījās spēles, viņš tieši nāca uz mājiņu. Guva arī nesen vienus vārtus pēc atgriešanās no traumas, bet paldies tā, viņš vēl nav gādās, jo šodien nav izgājis, bet uz minūtēm 25, 30 gan jau, ka redzēsim lakumu, ja īpaši būs palicis neizšķirts. Arī otrā puslaika sākumā Dmitrijs Hmiss, Šāčins, Dmitrijs Daņīlovs, Spartika kapteinis. Trīs sezonas sākumā viņš bija kapteinis, pēc tam jau, kad Daņīlovs gūs smagu savainojumu, nespēlēja ilgu laiku, kapteinis jau bija Smirnovs. Šāčins. Prasīt bumbu Savaļnieks nesaņēma. Un tagad gan, kad mēģināja Savaļnieku atrast, Šāčins iedeva pilnīgi nepacīs piespēli kājās Kļauklim. Rītis gan atbild ar to pašu. Vismaz kaut ko līdzīgi nepacīs piespēli, viņš atbild raidot bumbu autā. Dāvis Ikaunieks. Torres. Diagonāli Savaļniekam, atpēc samainījušies flangiem. Savaļnieks, Šačiņš, Savaļnieks Sulokumā un labi atsāja vārdus Meļņčenko. Nedaudz gan arī par tālu atlēt bumbu Savaļnieks pēc šīs piespēles. Mena. Atkal meklē Stugli, bet pa vāju. Torres. Par zemu drīzāk neizpavāja, gan bija šī piespēle, bet neprecīzi sanāca. Pēdējām šajā mačā netik daudz redzams ir Ēriks Punsuls, kurš spēlē mums tālajā labajā flangā. Šodien diezgan bieži labi iznāca uz maiņu. Tēt jau gan sastāv problēmas arī daudz vairāk jums nāk spēlēt pamatsastāvā. Punsulam šī kopumā šajā sezonā ir 31. spēle, 17. pamatsastāvā, 6 gūti vārti. Viņam ir arī pāris rezultīvo piespēļu viņa kontā. Joprojām bezjēdzīgi pieskaties pārējām spēlēm, kas notiek un situācija tabulē, jo šobrīd Liepāja nav izdarījis to, kas ir no viņas atkarīgs. Joprojām ir 0-0. Guts, labi saņēma bumbu. Raugu nospēlē Daņīlovs viņam aiz muguras presingo, bet Guts nelaid viņu klāt. Kazačoks. Puncols. Kļauklis nedaudz pie vāju piespēli un te varētu būt arī brīdinājums. Un arī būtu jābūt brīdinājumam, jo Šāčins ļoti ātri nospēlēja pret Rītu Kļaukli. Lai arī kājā varbūt pat īsti netrāpīja. Duši, ka pieskārās nedaudz, bet nesnāca tik sāpīgi, kā varēja būt, bet bez kādām ceremonijām ielidoja kājās. Vai vismaz kaut kur tur pa tūmā. Jo pirmā zeltainā kardīte šajā mačā ir pašā puslaika vidū. Tikmēr palīdzību tiek sniegt nevis Kļauklim, bet Kevinam Menam. Es ka varētu būt arī spēlētāju maiņa. Iespējams, ka piespiedu maiņa. Viens no spēlētājiem vismaz Spartika Soliņa jau ģērbjas. Varbūt tieši Kevins Mena būs tas, kurš pamatīs laukumu. Savaļnieks. Torres. Menam palīdzības neizsās, ka viņš atgriezies laukumā, bet maiņa jebkurā gadījumā būs, jo tā jau ir pieteikti. Niklaus Lācis jau kārto savu tablo, savu dēlīti, uzliek numurus un kādreiz redzēsim, vai būs piespiedu maiņa vai varbūt vienkārši sportisku motīvu vadīta. Šeit pārkāpums pret Šačinu. Tufors neizpratnē, bet ar korpusu viņš nospēlēja. Korpus viņam, protams, ir būdīgāks nekā Iļļam, bet varbūt arī, ka bija nedaudz relkonīti. Mena ir atpakaļ laukumā, bet kāds mums būs ar spēlētāju maiņu. Torres pie bumbas. Es ka joprojām ģērbjās uz soņa, tā kā tomēr maiņas tās kā arī varētu būt. Šobrīd gan neredz tik tālu, kurš tur gatavojas doties laukumā. Centrējums Torresā.
Mislīdz bumbai netika, Krauklis labi nospēlē divcīņā. Mickevičs, klubdams, krizdams, bet tomēr nelaida klāt bumbai Gucu. No Gucu šā sezonā ļoti daudzās pozīcijās spēlēs, gan smailai, gan kā balsta pusargs, gan kā centra pusargs, gan kā malējais pusargs. Agrāk bija, vismaz pagājušā sezonā bija vairāk pieras viņu redzēt tieši uzbrukumu smailai, bet var spēlēt arī vidējā līnijā. Vispār Liepājai visu pusargu, varbūt izņemot, varbūt Grebi no priekšējās līnijas un varbūt arī Verpakovski, kurš gan var spēlēt gan smailai, gan flangā, bet ļoti daudz spēlē var spēlēt dažādās pozīcijās. Abi divi brāļi Ikaunieki var spēlēt gan flangā, gan dziļāk laukumā. Jā, būs spēlētāji maiņa. Kevins Mena tomēr atstās laukumu. Viņa vietā šeit, ka ies Jurijs Krivašeja. Tomēr Mihāls Rostiešvili, nevis Krivašeja, 25. numurs, 24 gadus vecais Gruzīnu uzbrucējs. Viņam šajā sezonā būs tikai 8. spēle, viņam tikai viena spēle pamatsastāvā. Jūs esat vienkārši Kevinam Menam droši vien piespiedu maiņa. Vai arī varbūt arī pat nepiespiedu, jo diezgan bieži bija dzirdams, kā aizsargi no malas, no aizmugures uzbļāva par to, ka viņš ir pārāk labi atsargāja tieši aizsardzībā, bet es domāju, ka drīzāk tomēr reālāks variants, ka viņam ir savainojums, nevis vienkārši Piļučiku neapmierināja viņa sniegums. Vai arī varbūt abi divu reizē. Pārkāpums. Atkal flangā, atkal Torres būs pie bumbas. Vaičalim ilgāk laiks, viņu pavisam mierīgi dzīve ir, bet tas Liepājai neko nemaņa, joprojām pa nulēm uz tablo. Atkal Torres, Sieniņā Kozlovs un Jagubi. Tikmēr Zontners dod norādījums komandēnies, Dobricovs no malas. Labi, Meļčenko spēlē ar dūri paidām. Visus centrējumus, kas ir viņa rajonā, nolasa vienkārši perfekti. Meļčenko droši dodoties ar dūri, galvenais, ka precīzi izstot bumbu ar dūrēm vai noķerot, pat jo sezonas sākumā bija vairākas spēles, kurās viņam bija lielas problēmas tieši pēc centrējumiem. Šeit pat Liepāja viņam bija milzīgas problēmas pēc centrējumiem, bet manāmi progresēja šajā aspektā, šajā sezonā ir Meļčenko. Un jau minēja, ka pēdējos mēnešos viņš tiešām vislabākajiem vārdsargiem virslīgā. Tas ir manā skatījumā. Viņš ka varētu Iksens Uārenko ir ārpus konkurences, bet pārējiem, varētu pat būt Meļčenko iespējams arī labākais no visiem pārējiem. Palom, piemēram, gadījušās arī vairākas tādas, varbūt nerūpjas, bet tomēr viņa kļūdas atvedušas vairākus gols vai arī momentus, kas mums opu vārdsargiem ir palikuši. Daugavpilī, piemēram, Lasovs, Lasam labi, savu galveno pienākumu viņš pildīja labi, bet, diemžēl, pēdējā notikuma iespējā Lasovs vai kaut ko pozitīvu varētu pateikt. Mihaļuks. Stuglis izpēlē Sieniņu. Stuglis, bet zaudē bumbu. Ikaunieks. Tālāk Šačins. Aiz muguras Ikaunieks. Tu saka par overlapping. Latviskā labu terminu pat vēl neesmu tā iedomājies, kā to varētu precīzāk tādā vienā vārdā nosaukt. Jagubi. Rostiešvili. Uz krektiņu rakstīts vienkārši Rosti. Gudās Stuglis piespēlē Šačins. Labi iemet Gucam Meļčenko. Pagūs pirmais. Bet piespēle bija laba. Zonās starp un ir jāizaizsarga. Jagubi prasa, lai caur viņu izspēlē ātri pretsbrukumu. Stuglis. Mānos droši gāja divcīņā. Guts un aizmugur. Jau gribēja teikt, ka Guts varbūt izskriet 1-1, lai arī tufošņiem no aizmuguras jau pamazām tuvojās, bet tomēr vienalga. Tomam Gucam ir aizmugure. Šajā sezonā Gucam tikai 2 vārdu gumi, 22 gadus vecam spēlētājiem. Kā jau minēju, viņš šodien diezgan daudzās pozīcijās spēlējis. Un smailē varbūt pat netik bieži. Biežākā pozīcija pat te būtu jāiet cauri visām spēlēm, lai precīzi izrēķinātu. Viens no retajiem uzbrukumiem, kas patiks ticis līdz gan arī vai soda laukumam. Krauklis ievadīs bumbu no savām līnijas. Stuglim atkal met un paliks bumba Spartakam.
Atkal Krauklis. Netiek viņš garām Šačenam. Un arī pārkāpums beigās Ritum. Hmiss, maina malu, Tumanos. Šajā spēlē, man liekas, ka no maliem aizsargiem Tumanos ir aktīvāks nekā Endīšs otrā flangā. Lai arī varbūt vienkārši manīs iespējas, tāpēc, ka Tumanos ir mums tuvāk. Savaļnieks piespēles lokumā Ikauniekam. Jā, nu kaut kas neapmierina Piļevčuku Lauhviņas zaļā. Tas tik brīvi ļauj spēlēt Dmitrijam Hmizam. Domāju, ka šī replika bija domāta Stuglim, kuram ļoti bieži nāks spēlēt gan bez bumbas, gan ar bumbu pret viņu. Atkal Stuglis pret Hmizu, pārkāpums šoreiz Hmizam. Piļevčuks aicina ātrāk ievadīt mums spēlē, to arī Kadzačuks izdarīja, bet Punsuls spiesas spēlēt atpakaļ, Krauklis. Tālāk piespēlē Jagubi, un viņam pret Mihaģuku augumā diezgan maz cerību. Īstenīt bumbu, un šeit bīstama spēle. Dobcovs gan prasa dzeltno, bet šeit nebija tik bīstama, kā nospēlēja Šačins. Šeit es Viktoram nepiekrītu. Plāta rokas Dobcovs, bet šoreiz es viņam gan nepiekrītu šajā epizodē. Jo Šačina izklupiens bija daudz bīstamāks nekā šajā epizodē. Nospēlējis Parteks Flaksis. Savaļnieks. Labi, viņš no pozīcijas bija izrāvis Mickeviču. Atbrīvoja zonu, bet tālāk gūts līdz bumbai netika. Torres pret Kozlovu atpakaļ Flaksim. Gūts. Flaksis maina malu, Šačins labi nomainīja. Flaksis precīzi. Ikaunieks. Atkal spēlēt savu centra aizsargiem Liepāja. Ikaunieks. Savaļnieki mums ar laukumu šeit nedaudz arī cieta divcīņā, bet viss ir ok. Savaļniekam pats gan viņš ir no Valmieras, bet jau ļoti seni Liepājā, jo jauniešu gados viņu pasauc uz Metlogu, tā kā varam viņu uzstīt tomēr. Liepājas futbola audzēknē arī, protams, visu dzīvi viņš ir spēlējis un trenējies, bet pietiekami ilgu laiku. Jagubi. Kazačoks. Spartika pēdām no viena paša momenta nav bijis. Liepājas mums bija tas Ikaunieka sitiens. Pēdām diezgan maz bīsta momenti ir, kas nedaudz arī pārsteidz, bija gaidīts uz atvērtāku spēli. Vienīgais, ja Spartiks būtu dziļi iesēdies, bet tā kā tas nenotiek īsti, tad grūti pateikt, kāpēc pēdām tik maz momenti. Varbūt arī atbildēt tajā, ka nespēlē Ikaunieks Jānis un Kristaps Grebis. Prostiešvili. Jagubi. Netiek līdz bumbai. Ikaunieks pret Kozlovu. Izspiež Ikaunieku. Liepājnieki dusmīgi, bet te bija divi varianti. Vai sods pret Ikaunieku vai arī jauts Spartikam. Tiesneši izvēlējās otro variantu. Stuglis. Atpakaļ Rostiešvili. Mājiņa bijusi pa pozīciju. Rostiešvili spēlē Menas kreisajā flangā un paspēcīgi centrējums Punculam. Krauklis. Flaksis.
Gūtas līdz bumbai tikai aizkārto, pat nomien tālāk, bet Torsona bija diezgan grūti līdzā dikt. Vēl vien tālāk piespēl šoreiz Jagubī pret Flaksi, un, protams, ka Jagubī daudz mazāk varianti gan pirms tam pret Mihāļu Jagubī, gan te pret Flaksi. Jagubī sīdiens no distances garām. Paēdām tikai šie tālie sīdieni bijuši Spartakam, pirms tam spēles sākumā sita Neveļa Kozlovs, tagad uzsita Jagubī. Samērā nedaudz palicis līdz pirmā puslaika beigām, joprojām pa nulēm. Un momentziņā, faktiski līdzīgi spēlē ir pārsvars Liepājai, gan ir spēles ziņā, bet paiedām netik tils, lai varētu teikt, ka briest vārtu. Un šeit gan Dāsa nospēlēja no muguras pa Savaļnieku, šeit, ka trāpīja Mickevičs ar kāju pa muguru vai arī pa muskuli. Gan sāpīgi trāpīja Savaļniekam, pieklibo joprojām Roberts. Joprojām turās pie muguras, bet izsās, ka spēlēs, ka es vēl samērā nesen Savaļniekam bija savainojums. Septembrī, kad atgriezās viņš, kad Roberts atgriezās laukumā, šeit, ka oktobrī varētu būt, vai arī septembra beigās iespējams jau. 11. spēle šī Savaļniekam 2 vārdu gūmi, viņam 8. spēle pamatsastāvā. Pēdējos spēles gan viņš parasti nāca uz maiņu, parasti atvēlēja otro puslaiku. Un tad, kad viņš nāca uz maiņu pēdējās 3 spēles, viņš tikai vienreiz bijis pieteikumā un laukumā pagājušā spēlē pret Daugavpils Daugava neizgāja. Stuglis. Loķē centrējumi Flaksis. Arī Flaksis ir spēlē, gan kā centrēsies, gan kā balsta pussargs. Rostiešvili. Ja otrā flangā Autis parasti met malējas aizsargs Kraklis, tad šeit tos met nevis Mickevičs, bet Rostiešvili. Centrējums, Jagubī. Arī viņam ļaus tikt pēc sidienu, un Jagubī. Šī varēja būt pirmā iespēja Jūrmālas Spartakam. Viņa sidienu nobloķēja, bet nedaudz pārāk brīvi atļauj viņam darboties ar bumbu laukumā. Bloķēt gan paspēja, tā kā šoreiz šo mini kļūdiņu Liepājnieki paši arī izlaboja, bet gan tad būs stūrstiens. Laukumā tiesa ir ļoti maz Spartakas spēlētāju, šobrīd tikai 4. Ļoti daudz Liepājnieku, ka pat 8. Ne, visi 9 pat bija. Tikai Torres viens pats bija ārpusē. Viens sidies no distances Kozlova izpildījumā. Vaļčkam matri jāiet mums spēlē, bet īsti nav kam. Adresē piespēle, un tā jau visi Jūrmālieki ir atpakaļ aizsardzībā. Tālu piespēle. Šeit būs diezgan interesanti nospēlēt pret Ritu Kraukli. Ne brīdinājuma vērtībā, bet izai uzlēc virsū viņam. Tufors. Mihāļuks. Sezonas sākums 2. Jūrmālas komandā, kas jau virslīgā palikusi pēdējā 10. pozīcijā. Savaļnieks, tomēr nedaudz pietrūka. Šo bumbu izcīnīja, Savaļnieks gan uzskata, ka neizgāja, bet tiesnes bija tu par blakus, tā kā pieņem, ka varbūt arī bija jau pilnībā visa bumba izgājusi. Līdz beigām cīnījās, un Mickevičs nedaudz atlaida. Grožs šajā situācijā. Kazačoks, Rostiešvili. Vārdu nometiņš Stuglim, Stuglis tālāk Jagubī, aizmugurs nav. Jagubī pret Flaksi, pirmais būs Mošteks. 1-1 spēles, prasība un Rostiešvili, arī Stuglis. Rostiešvili. Ļoti neveiksmīgs viens. Pat tautā, pat aiz sāla līnijas izlido, nevis šķērso gala līniju. Varēja izspiest vairākas paties no šīs epizodes, Jagubī bija ātrumā it kā pret Flaksi, bet nolika bumbu uz vietas, un pēc tam jau nekāda asuma nebija uzbrukumam. Tufors. Uzlika viņš rokas uz muguras, varbūt arī varēja pat noslūgt pārkāpumu. Un tad arī jābūt konsekvencei, un nevienmēr to tiesnešu svilpj. Dāvis Ikaunieks pret Tuforu. Atkal Lauts.
Krauklis. Pārkāpums pret Stugli. Nu, tā acīm redzamāk. Hmīss pielika rokas nekā to pirms tam darīja Tufors. Jo praktiski turēja viņš Stugli. Kazečoks. Vēl viens pārkāpums. Nu, tāds pamiksts šoreiz pārkāpums, bet nu svilpi ir svilpi. Jagubī pie bumbas. Dobcovs rāda, ka pārkāpums bija pašas līnijas. Tur, kur Jagubī bumbu nolicis Rostiašvilī. Nezinu, vai tu var skaitīt kā sitienu. To, ka viņš uzsita pa vārtiem, Rostiašvilī saprata tikai, ka bumba jau bija atlikusi viņam pret galvu. Tufors, Savaļnieks, jānoliek bumbu uz zemes. Atpakaļ Tumanovam. Pārtad bumbu Stuglis. Tālu piespēle Jagubī ātrumā. Nu, Jagubī var arī panākt šo bumbu, bet viņš ir stūrī pret Mihaļuku un ar muguru pret vārtiem. Un arī Pāvels gan saglabāja bumbu, bet vismaz nelaida garām Jagubī, kas arī jau kaut neliels iegums šajā situācijā. Jagubī. Un zaudēja bumbu Jagubī. Viena minūte būs kompensācijas laiks, pēc brīža to arī parādīs Niklaus Lācis. Un tādu paužu, šķiet, ka pat nav bijis, nu viena spēlē maiņa bija. Jā. Tā kā kaut vienai minūtē bija jābūt. Pirmā puslaika kompensācijas laiks, 1 minūte. Jagubī. Šeit gan Vaičulis izgāja, nu pa ceļam savāk, ka pirmais būs Mihaļuks. Jagubī. Nu, ar Mihaļuku Vaičulis spēlē kopā arī Rīgas Daugavā pagājušajā sezonā. Šo sezonu Vaičulis sāka Lietuvā, Krojas rindās. Vasarā jau nebija nonācis Jūrmalā, bet nu beigās tomēr tika pie Liepājas. Hmiss, Šačins. Pēlēt bumbu garām Guts. Nu, Vacīkos rāda, ka pārkāpumu nebija pret Šačinu. Torres. Un pirmais laiks arī beidzies ar 0-0, tā kā Liepāja pagaidām savu uzdevumu vēl nav izpildījusi. Bet nu teikamies pēc pārtraukuma. Vēl 45 minūtes liepājniekiem ir. Zemes bojāeja nebūs cilvēces gals. We'll find a way. We always have. Starp zvaigznēm. Kristofera Nolana jaunā filma Starp zvaigznēm. Kino no 7. novembrā. Cilvēki baidās no tā, no kā nebūtu jābaidās. Liams Nīsons, izbijis policists likuma otrā pusē. Asa sižeta trilerī Pastaiga starp kapakmeņiem. Kino no 31. oktobra. Spēcīgs, elegants, ekonomisks. Jaunais Peugeot 508 ir klāt. We're going to the costume party tonight. Let's be cops. Let's be cops. You don't mess with the law. It's okay, everybody relax. Only in theaters. Kopā ar mani šī ziema tev būs īpaša, aizraujoša, izzinoša. Ziema, kas jāizbauda mierā un drošībā. Es esmu Continental, riepa, kas nobremzēs laikus. www.lanex.lv
dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Mani sauc Matīs Skarro, un es pārstāvu Latvijas izlasi motokrosā. Ar motosportu nodarbojos no 3 gadu vecuma un izbaudu tajā katru mirkli. Izjūti manu ritmu. Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti futbola līdzjutēji. 1. novembris mums šodien 2014. gads, Liepājas Daugavas stadions un pēdējā mājas spēle futbola klubam Liepāja savā pirmajā sezonā noslēdzas mājas spēļu kalendārs Liepājas klubam, un šodien pretiniekos viens no medaļu pretendentiem futbola klubs Daugava no Daugavpils. Futbola klubs Liepāja dodas uzbrukumā, parādot Daugavpils klubam savus nodomus šajā spēlē. Labs uzbrukums jau Daugavpilī, sitiens un vārti. Un jau pirmajā minūtē 10. numurs gūst vārtus jau Daugavas komandas sastāvā. Diemžēl mums kaut kas Liepājā noticis ir ar galveno tablo, tāpēc man pagaidām nav pieejams visa informācija, kur parādās uz tablo. Mainieki. Vārtos 16. numurs Artūrs Vaičulis, 2. Antons Tumānovs, 4. Dmitrijs Hmiss, 7. Jānis Ikaunieks. Un bīstams moments Liepājniekiem. Šajā sezonā ir Latvijas futbola virslīgai diezgan labs rādītājs. Sitiens, labs sitiens 7. numuram Valērijam Kucenko, nedaudz garām vārtiem. Šoreiz izskatās, ka centrējums diez vai būs noteikti sitiens pa vārtiem iepriekšējā spēlē. Un labs moments! Un jā. Jo redzam, kad likme augsta, notiekuma pārkāpumu daudz. Šoreiz sitiens galu neizdevās. Protams, daudz kas būs atkarīgs no savstarpējām spēlēm, no citām, gan šīs, gan pēdējās kārtas spēlēm. Kad daugavpilieši zaudēs punktus spēlē pret Ventspilu pēdējā kārtā, vai šeit daugavpilieši prasīja 11 metru sodu sitienu, vai jācer, ka Jelgavnieku un Skola. Tā kā grūti liepājniekiem paļauties uz pretinieku dāvanām, tā kā principā jāuzvar pašiem gan šodien, un 1-1. 1-1. Kristaps Grebis. Tur dominē Liepājas aizsardzības centrs, Ivanovs Mihaģuks, bijušie Latvijas izlases spēlētāji, Dāvs Ikaunieks. Sitiens pa vārtiem, nedaudz garām vārtiem. Tātad joprojām, un šoreiz Nerugals atkal ļoti labs sitiens Jāņa Ikaunieka izpildījumā, un atkal labi nospēlēja Jevgeņijs Nerugals. Un pret Preļiem, tā kā komandas kurs, tāds neliels rikošets un paspēja norēģēt Nerugals. Aktīvi spēlējošais Iļļis Šačins, 8. numurs, devās no laukuma viņa vietā. Kas tas par? Un otrā vārtsarga kļūda šajā spēlē. Otro reizi ļoti rupji mums kļūdās Artūrs Vaičulis šodien. Un pateikšu arī par
dublē ar čempionātu, kurš, lai arī vēl nav noslēdzies, bet uzvarētāji un labi atkal nospēlē Ņerugals. Būs arī drīz iespējams pēc stūra sitiena maiņa un vārti! 2-2! 61. minūte. Liepājniekiem vajadzēja tikai 5 minūtes, lai atkal izlīdzinātu. Nu ko, Dāvs Ikaunieks. Sitiens pa vārtiem garām. Nu, abās komandās pa 2 spēlētāju maiņām. Tātad pa vienai maiņai abas komandas vēl var labi piespēlēt Grēba izpildījumā. Nu, un Grēbs pirms šīs spēles bija 8. vietā un kļūdās. Un varēja daugavpilieši praktiski visi spēlētāji soda laukumā. Nevisai veiksmīgs šis stūra sitiens. Vārtī! Vārtī! Nu, neteiksim, veiksmīgs kalendārs visiem vienāds, bet viņiem atlikušais spēļu grafiks nevisai pateicīgs. Labi nospēlēja Jānis Ikaunieks. Nu, jādod piespēli. Aizmugurs nav. Protams, mēs nevaram zināt, vai būs nākošajā sezonā atļauja piedalīties Eiropas kausos tai pašai Daugavpils komandai. Vārtu pārliknis. Nu, ko dara Artūrs Vaičulis? Es nesaprotu šodien. Nu, tā bija viņa bumba un Kucenko redz pie bumbas. Viņš varētu izpildīt šo sodu sitienu. Tā arī notiek. Garām vārtiem. Skonto. Rīgas Daugava. Kurā Nīderlandes valsts vienība uzņems un Ņerugals. Bet uzbrukums turpinās. Labo flangu, jābūt centrējumam. Kaut kā man nepārliecina joprojām Arturu Vaičuļu. Centrējums. Nu, ļoti laba epizode Daugavpilī. Kaut kur mums labās Liepājas līdzjutēji jau ceļas kājās. Un līdz ar to spēle ir noslēgusies. Un vēl spēles izskaņā mums viens brīdinājums. Zemes bojāeja nebūs cilvēces gals. We'll find a way. We always have. Starp zvaigznēm. Kristofera Nolana jaunā filma Starp zvaigznēm. Kino no 7. novembra. Cilvēki baidās no tā, no kā nebūtu jābaidās. Liams Nīsons, izbijis policists likuma otrā pusē, asa sižeta trilerī Pastaiga starp kapakmeņiem. Kino no 31. oktobra. Spēcīgs, elegants, ekonomisks. Jaunais Peugeot 508 ir klāt. We're going to the costume party tonight. Let's be cops. Let's be cops. You don't mess with the law. It's okay, everybody relax. Only in theaters. Kopā ar mani šī ziema tev būs īpaša, aizraujoša, izzinoša. Ziema, kas jāizbauda mierā un drošībā. Es esmu Continental, riepa, kas nobremzēs laikus. www.lanex.lv
Dažādi sportisti. Vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Mani sauc Roberts Justs, un es braucu motokrosā. Tas vienlaikus ir smags darbs un izklaide. Izjūti manu ritmu. Esam atpakaļ Slogas stadionā virslīgi pēdējās 45 minūtes. Šīm komandām pilnīgi noteikti vēl gan metēji būs 2 spēles cīņā par palikšanu virslīgā pārspēlēs, bet pārējām 9 komandām šis būs pēdējais puslaiks šajā sezonā. Un joprojām ir atklāts jautājums, kas izcīnīs medaļas, kas spēlēs Eirokausos. Visās spēlēs pārējās pēc vienā puslaika neizšķirts, tā kā tabulā nekas nav mainījies. No vienas puses Liepājai un Daugavpils Daugavai ir piepildījušās kaut nelielas cerības, ka favorītiem būs problēmas izcīnīt uzvarus gan Skonto, gan Jelgava pagaidām nespēja būt vadībā, bet, piemēram, Liepājai, ja Skonto un Jelgava nospēlē neizšķirt abas divas vienlaicīgi, tad Liepājai vienalga ar uzvaru pat nepietiks, lai tiktu trīniekā, jo līdz ar to Liepāja būs 4. un Jelgava būs 3. jo vienkārši sastapījās spēlēs Jelgavnieki ir uzvarējuši 3 reizes. Viena spēlētāja maiņa ir šajā pirms šā puslaika, un tā ir Liepājā. Jā, Ilja Šačins ir atstājis lauku, un ietā dodas Valērijas Afanasjevs 19. numurs, tā kā jau pat agrāk nekā bija gaidījis. Afanasjevs ir laukumā, jo ir jāizrā uzvara Liepājai. Komandas sastāvos citu izmaiņu nav, vienai maiņai abos pamatstāvos jau ir. Pirmajā puslaikā Spartakam Kevinu Menu nomainīja Mihails Rostiešvili. Savukārt tagad Šačina vietā ir izgājis Afanasjevs. Līdz ar to Afanasjevs te spēlē labajā flangā un Savānieks ir pārbīdīts uz kreiso malu. Komandas sastāv, pēc šī uzbrukuma gan Afanasjevs pēdām negrib ļaut man nosaukt. Afanasjevs centrējums, Krauklis ir galvu izsit. Kozlovs ir bumbu tālāk, bet ne pārāk pārliecinoši. Cīņa par bumbu Kazačoks pret Gucu. Arī Punculs iesaistās, un te pārkāpums, manuprāt, bija Erikam, bet uz kuru pusēdos Vasikovs. Tieši tā arī Punculam arī pārkāpums, tā kā vēl nedaudz jāpiemēronizē būs ar sastāviem pēc saimnes situācijas droši vien. Tad pat 2 bumbas ir laukumā, jo gan vienā, gan otrā pusē bumbu zēns īst bumbu laukumā pie tās Savaļnieks. Šoreiz nevis Kristians Torres, kurš parasti cēla pirmajā puslaikā. Sieniņā Kozlovs un Jagubī. Sulaukums biezs. Liepājnieku Spartakieši ļoti daudz. Savaļnieks centrē, Tufors ar galvu. Izsit bumbu ārā. Kamēr kaut neliels miers puslaika sākumā, te komandas sastāvi. Liepāja vārtos Artūrs Vaikšuls, 16. numurs. Laukums spēlē 24. Pāvels Mihaļuks, tikmēr aizmugure Liepājniekiem. 14. Endijs Šlampe, 2. Antons Tumānovs, 6. Reinis Flaksis, 20. Kristians Damjans Torres, 19. Valērijas Afanasjevs, 22. Roberts Savaļnieks, 4. Dmitrijs Hmis, 9. Dāvis Ikaunieks un 17. Toms Guts. Kā jau minēt, pirmajā puslaikā nav šajā mačā Liepājai ne Jāņa Ikaunieka, ne Denis Ivanov, ne Kristapa Grebja. Pat nerezervē. Spartakam vārtos Vitālijs Meļņčenko, 1. numurs. Laukumā 86. Ritus Krauklis, 5. Dmitrijs Daņīlovs, 8. Jevgeņijs Kazačoks, 7. Moštaks Jagubī, 13. Igors Kozlovs, 17. Romāns Mickevičs, 43. Eriks Tufors, 27. Elvis Stuglis un 18. Eriks Punculs. Spartakam tikmēr nav šajā mačā Ingus Šlampes, nav Vitālijs Smirnova, viņš ir rezervē šajā mačā, tāpat rezervē ir arī Bagdas Arjans.
kurš iepriekšējos spēles sāk pamatsastāvā 5 vai pat 6 pēc kārtas, ja atmiņa neveļ. Bet nu, šajā mačā flangos spēlē Krauklis un Mickevičs. Jā, Krauklis ir atgriezies diskvalifikācijas, tā kā arī tas ir iemesls, kāpēc Bagdasarjans šoreiz ir malā. 4 spēles pēc kārtas Krauklis izlaida 3 spēles soda dēļ, un pēdējo spēli pret Metu viņš vienkārši palika rezervē. Nav arī viņam tā labākā sezona, lai sezonas sākumā Spartaks panāca vienošanos ar ļoti daudziem Latvijā samērā pazīstamiem spēlētājiem, kas ir liela pieredze arī izlasē, gan Kraukli, gan Smirnovu, gan Kozlova pieredzes izlasē nav, bet tomēr virslīgā labi zināms spēlētājs, bet diezgan maz no viņiem īstenībā labu sniegumu parādījuši. Kozlovam jau traucēja savainojumi, Smirnovs ar Kraukli pārāk veiksmīgi nospēlēja šo zonu. Smirnovs pagājušā gadā tomēr bija atzīst par virslīgas labāko aizsargu, bet šajā sezonā pat netū droši vien. Šim apbalvojumam viņš netiek klāt. Dāvis Ikaunieks. Flaksis. Torres. Hmis. Tālāk Savaļnieks. Spartakam abi 2 flangi zemu sežas aizsardzībā, kad komanda ir bez bummas un neļauj Liepāja izvedot pārsvaru flangos, ko diezgan bieži Liepājnieki iegūst pa citām komandām, kuras netik disciplinēti spēlē aizsardzībā. Flaksis. Paliks bumba Liepājai. Afanasjevs. Afanasjevs šajā sezonā šī 30. spēle, 26 pamatsastāvā, 6 gūti vārti. Liepājā viņš ir jau kopš 2012. gada pievienojās Liepājas Metlurgam un Daugavpils Daugavas. Hmejs sitiens pēc Daugavpils Daugavas, tieši viņš guva uzvaras vārtus un šķiet, ka te bija aizmugure. Meņčenko bumbu spēlē. Vēl kas rezervē, piemēram, Liepājniekiem ir jau kamēr paliks nešķirtieši viņam būs lielāks iemesls izdarīt spēlētāju maiņas. Vēl rezervē ir Vācijas Gļebs Sopaks. Lokums spēlētājiem ir Toms Mešs, kurš jau ilgāku laiku nespēlē. Gan bez tām izlaida traumas dēļ, gan tā arī vienkārši sastāv spēka dēļ nespēlē. Vēl ir Jānis Ekapsons arī aizsargs, Krišs Kārkliņš un ir Devids Dobricovs. Viena spēlētāja vieta rezervē ir palikusi brīva, palikusi neaizpildīta, varēja varbūt, piemēram, pieteikt Verpakovski, bet, laikam, ka viņš nav vienkārši trenējis, slokā viņš ir. Es spēles redzēju, bet pieteikumā viņa nav. Izgāja pamatstāvā, viņš nesenajā Kurzzemes derbijā, bet pēc tam pēc spēles šeit, ka vispār nav spēlējis nemaz. Jā, tieši tā, pat pēdējās 4 spēlēs viņš pat nebija, pat pieteikumā nebija. Toties Kurzzemes derbijā viņš pirmo reizi izgāja pamatsastāvā šajā sezonā. Nospēlēja vairāk nekā 60 minūtes. Hmis. Pret Daugavu gan viņš vārds guva nevis ar telstienu, bet ar, vienkārši paliekot brīvu suloku. Man Daugavpils Daugava ļoti pavirši nospēlēja aizsardzībā. Mihaļuks. Nomāna viņš Stugli. Tomēr Elvis pie mums ticis. Projām Stuglis. Māna un... Gribēju teikt, ka bumbu zaudētāji gan viņš bumbēja zaudējis. Domāju, ka Rostiešvili Piļipčuks ļoti dusmīgs par šo epizodi, jo pārturēja bumbu Stuglis. Savaļnieks. Torres bloķēt. Sitiens vēl vienu reizi un būs stūrstiens. Izdodas Spartakam pagaidām šo sitienus bloķēt. Joprojām viena tāda tiešām reāli iespēja, kaut pusiespēja bijusi Liepājai, kad Dāvis Ikaunieks sita. Pārējās epizodēs vai nedaudz pietrūks, lai tiktu līdz bumbai, vai arī vienkārši tiek bloķēti sitieni. Bet arī vismaz šī puslaika sākumā ir spiediens Liepājas puses. Viņās laikā pēc sākuma spiediens nedaudz noplaka. Savaļnieks. Centrējums, Stuglis ar galvu. Tālāk Mickevičs pasit bumbu Tumanovs. Šoreiz bija labs izklūpiens, jo sākumā bija doma, ka varbūt nospēlēs līdzīgi kā Šačins. Pirmajās laikā dabūja brīdinājumu, bet Mickevičs krietni laicīgāk šo izklūpienu izpildīja un
nenospēlēja bīstami. Torres atpakaļ Tumānovam. Torres krīt un arī pārkāpums. Torres arī pie mums, un laikam vienkārši kreisās malas situācijas būs Savoniekam no labās puses cels Torres. Abi divi ir spēlē labo kāju, tā kā šajā ziņā atšķirības nav. Dāvis ir kāds no tālāk, bet virsū Meļņčenko. Mihaļņiks jau pie tālās stabu tur dežūrēja, bija gatavs. Spiediens ir arī tādi ne pusmomenti, bet tādi desmitaļu momenti. Otrā puslaika sākumā ir, bet pēdām reāli draudu Meļņčenko vārtiem nav. Kļauklis. Kazačoks nepanāca bumbu. Pēc tam vēl Šlamper pleciņu skaisti paņēma Kazačoku. Hmejs aiz muguras ņem Stuglis. Pamanītu laikam Dimitrijs. Šlampe no Manu Poncolu. Savainieks. Atpakaļ Šlampem. Auta nebija. Prasa bumbu Tumānos labajā flangā, lai pamaina malu. Ikaunieks. Torresam. Laba piespēle. Torres. Tālāk ir Guts Sulokma. Tufors. Te, ja godīgi, varbūt pat varēja arī saskatīt pārkāpumu. Tāds strīdīgs moments. Āsi nospēlē Tufors, tas viens, bet tas nav šoreiz galvenais. Man liekas, ka tomēr viņš aizskāra kājas, varbūt arī tomēr ne. Stūrstiens Liepājai gan ir. Afanāsjavs sitiens, atkal bloķē, bet bumba tāpat gāja garām vārtiem. Rostiešvilī. Spartaks arī šajās divciņās iet līdz galam, lai viņam neko nevajag, bet vismaz pēdām viņa ceļu Liepājai nedod. Arī šajās divciņās, kur it kā varētu domāt, ka komanda, kas ir atvaļinājumā, varētu arī cerēt sev pasaudēt nedaudz, pietaupīt. Šeit arī tas beidās ar to, ka neliels savienojums Tumānovam, bet es domāju, ka Antons turpinās spēli. Ja vajadzētu maiņu, tad rezervē Jānis Jēkabsons. Ātri mēģina pretuzbrukumu Kazačoks. Mainīt flangu un uz pārsteigumu atrast Poncolu. Tā ir jau pretuzbrukums Savainieks sitiens. Atkal bloķē Tufors. Atkal bumba netika līdz vārtiem. Jau kārtējo reizi. Šlampe. Torres. Jagubī. Jagubī bumba arī atstās laukumu. Šlampe. Steidzās jau Liepājnieki. Arī laika vēl samērā daudz, bet tomēr spiež viņam šis atbildības sloks un ir jāgūst vārti. Šlampe. Torres. Ponculs ir bumba ārā. Flaksim. Piespiežas Spartaks savam Sulokmam arvien vairāk. Auts Spartakam ir bumba pie paša stūra karodziņa. Nelaidīs ārā Liepāja no šīs stūra Jūrmalniekus. Kļauklis pie bumbas. Tālu met Stuglim. Stuglis pret Šlampi. Uzvarēja, bet kam būs bumba? Otrā bumba. Tomēr Liepājai pārkāpums. Šeit kā pret Ikaunieku bija pārkāpums arī pret Hmizu. Vienu no viņiem. Šlampe. Mānoviņš Ponculu centrējums. Tuforsa galvu. Līdeciņā labi nospēlēja Jagubī. Pēdām īsti neturās bumbas Spartakam. Šis otrās bumbas viņa... Pirmās bumbas viņa kā nolādza, kurpēc otrās bumbas viņa saglabāt neizdodas, jo pāris piespēles un viss, Botošs no malas aizrāda Šlampam šeit par, neveiksim lamāšanos, bet agresīvu bļaušanu. Piedraudējai kārtīti. Gadījumā, ja tas turpināsies Tumānos. Daubicovs prasa kustību no pussargiem uzbrucējiem, lai meklē bumbu. Žēl, ka nav Grebijs man šajā spēlē, jo ja tiks zemes Spartaks arī turpinājumā sedīsies, tad
būs vienkārši aizmeta vecā labā cenējuma taktika, bet nav tāda torņa Liepāja uzbrukumā. Guts ir raukumā pietiekami ražans, bet Grebis domāju, ka šajā elementā tomēr ir pārāks vai vismaz bīstamāks aizsargiem. Ikaunieks. Jagubī. Tuvies ar Rostiešulī, piespēlē Jagubī. Pāris piespēles par Spartakam un bumba ir zaudēta. Absolūti neturās pēc pie viņiem bumba šajā puslaikā. Šlampē. Savaļnieks pret Krauklī, iet uz vidu. Šlampē. Hmejs. Var arī uzsist. Pacietīgi spēlē Hmejs, tālāk Toresam. Afanāsievs ar Kreso gan var uzsist. Savaļnieks sit bloķēts. Kazačoks uzsāk pretbrukumu. Pretbrukums gan ir 3-6 un bumba ir zaudēta kārtējo reizi. Man ļoti daudz noķēļu cilienu šajā puslaikā vispār šajā spēlē. Spartakam ir būs pēc tam jāpaskaidro, cik ļoti daudz kā 10 varētu jau var iespējams jau būt. Stūglis trāpīja bumbai jau pašu apakšu un piespēlēja Piļapčukam. 2 spēlētāju mājiņas vēl rezervē ir Liepāja, un es ka viena no tām drīzumā tiks izmantot. Vismaz viens spēlētājs ir jau saģērbies uz soliņu, ka tas ir varbūt arī pat nav labi neminējuši, drīz redzēsim. Ikaunieks. Jagubī. Jā, Rostiešulī līdzīgs viņa frizūšas laiku jauc, viņus abas divas sitiens. Atkal netrāfa ar Rāmi. Šoreiz netika bloķēt, šoreiz bumba lidoja garām Martiem, bet vienalga Rāmi netrāpa. Liepājnieki arī nepārbauda Meļņčenko. Tātad kāds Spartaks to pirmās laikā neizdarīja ar Maičuli. Īsti nepārbaudījis, ko viņš ir gatavs šodien. Labi nospēlē Flaksis. Pirmo 2 cīņus zaudē, bet pēc tam bumbu izklipienā atguva Rostiešulī. Beidzot nesajauc viņu ar Somijas Afgāni Jagubī. Atstāja bumbu laukumu, bumbu paliks Spartakam. Un spēlētāji Maņa Tumānovs atstās laukumu, kas ies viņa vietā. Antons Tumānovs otrais numurs laukumu pametīs. Un Spēle 61. minūtē spēlētāja Maiņa FK Liepāja. Pat nepamanīju, kurš tas numurs bija. Laikam 21. Vienkārši otrādi. Jā, Jēkabsons tomēr viss tās pēc 12. Vienkārši bija dēlīts otrādi apgriezt, tāpēc nevarēja pamanīt, kurš tas numurs bija. Bet jā, Jānis Jēkabsons tomēr laukumā izgājis. Pozīcija tāda pati kā Tumānovam, tā kā nekas nemainīsies. Abi divi ir malāji aizsargi. Jēkabsonam šī 17. spēle virslīgā. Tieši viņš bija pirmais, kurš no jaunajiem spēlēm sāka spēlēt no šiem abiem diviem, bet pēc tam viņam bija trauma jau Tumānos. Viņa vietā spēlē un pēc tam arī šķiet, ka izstūva no sastāvu. Vismaz turpināja spēlēt Tumānos arī tad, ka Jēkabsons jau bija atpakaļ ierindā. Jēkabsons tepat netālu jau Slūgs stadionā nevis netālu spēlēja U19. Čempionāta atlases ciklā Latvijas lases rindās. Arī Tumānos bija tajā komandā. Ja atmiņa neviļ. Savaļnieks. Un būs pirmais brīdējums Spartakam. Šeit, ka Moštagam Jagubī. Tā kā vienam brīdējumam abās komandās, bet Liepājniekiem brīdināts ir Šačins, kurš jau ir pametis laukumu. Spēle 62. minūtē. Zelto kārtīti tika brīdināts FK Spartaks Jūrmālas spēlētājs numur 7. Flaksis. Nostāja Jagubī. Jā, abas favorītas Skonto un Jelgava cīņā par medaļām jau ir tikušas vadībā, tā kā Liepājniekiem un arī Daugavas izredzes jau sarūk pavisam nopietni, bet vienalga Liepāja arī pat vēl no sevis atkarīgo nav izdarīts, joprojām pa nulēm. Cilvēku pārtraukumu arī beidzot Spartaka uzbrukums.
Kozlovs no distances uzstam, liekas, ka pat neviens sitiens nav bijis no sulaukuma iekšienes Spartak izpildījumā šajā mačā. Afanasjevs, Māna, iet garām, bloķē cerēm un arī stūrsē nebūs Tufors. Rostiešvili. Ikaunieks. Meļņčenko. Viens spēlē Māņa Dobricova vēl ir uz soliņa, ir Kārkliņš, ir arī Devits Dobricovs. Domāju, ka viens no viņiem parādīsies laukumā. Agri vai vēlu. Spartakam rezervē savukārt ir Vāceks Pāvils Davīdovs, no laukuma spēlētājiem ir Vitālijs Smirnovs, Davids Bagdasarjans, abi divi ir aizsargi, pussargs ir Sifu Lemtīs un arī priekšējās līnijas spēlētāji Ričards Korzāns un Jurijs Krivošeja. Mickevičs. Vienkārši šis ir bumba bautā. Spēlē Jēkabsons pie bumbas. Torres. Krauklis, jā, akrobātiski spēcīgi izsibumba ārā. Paņem tas šeit viss, ko Spartak šajā puslaikā ir spējīgs izdarīt. Tikko viņas uzbrukums gan bija sitiens pat, bet citādi paņem spēlēt pilnībā rīt Spartak laukuma pusē, bet joprojām arī nevienu momentu nav Liepājai. Ir tikai spiediens, ir visādi centrējumi, bloķēt citieni, bet momentu reāli pagaidām nav. Punculs, Stuglis. Droši jau, ka bija pārkāpums. Mihaļuks arī pats neprotestē, kā laikam grūdienis mugurā bija. Nevis Stuglis to ļoti skaisti parādīja. Mickevičs pie bumbas. Pirmajā puslaikā par standartus izpildīja Jagubi. Savānieks vienīgais ir Sierniņā, pārējie visi Liepājnieki. Vēl Torres ir pie pusapļa, pārējie visi ir solaukumā. Mickevičs ceļ. Vaičulis neiet ārā. Sitiens bloķē, labu iespēju ir Rostiešvili. Nemanīju, kurš tas bija, kurš bloķēja, bet šajā situācijā varam teikt, ka pat glābi komandu. Ja bumbu lidojas vārtu rāmī, kas zina. Pie iespējas samērā labas. Rostiešvili tika arī labi nolika kāju, labi uzsita. Tikai, ja bumbu tiešām lidoja vārtu rāmī, tad noteikti kā aizsargs glābi komandu. Atkal pie bumbas Mickevičs no labā stūra ceļa. Netika līdz bumbai stūlis, labi nospēlēja viens no aizsargiem ar galvu. Punculs atpakaļ Daņilovam. Daņilovs ļoti nepacīs piespēlē, varbūt Tufors pat pacīnīsies. Bet es domāju, ka tā viņš nebija plānoja šo piespēli. Punculs. Viens no retiem tādiem ilgstošiem uzbrukumiem šajā puslaikā Spartakam. Kozlovs. Stuglis. Zaudē bumbu Jagubi. Pretuzbrukums. Pretuzbrukumos vismaz Liepāja pat ir bīstamāk nekā pozicionāli spēlē Afanasjevs. Ļoti atsādi mazo ātru spēlētāju Liepājniekiem ir, kuriem patīk pāris pieskārienos izspēlēt uzbrukums un tieši ātrumā, ir daudz vietas flangos pārsti bīstamāki. Mihaļuks, Ikaunieks. Flāks izsakal Mihaļuks. Nospēlēja Kazičuks. Mistik man Vasikovam aizrāda, kas nedzirda, ka tev pasūta tālāk. Šlampe. Tufors. Ikaunieks, joprojām Ikaunieks, sitiens Meļņčenko. Lūk, arī pirmais moments Liepājai šajā puslaikā. Varbūt pats idejas nesanāca tik perfekts, bet lieliski Ikaunieks tika cauri. Tur 2-3 spēlētājiem apspēlēja, saglabāja bumbu diezgan sarežģītā situācijā, jo bumba lēkāja. Tika līdz sitienam, tēnmētiem sitienam, bet varbūt nedaudz spēka pietrūk šajā sitienā. Varbūt jau arī spēks bija izlīdz tieši šajā apvešanas manevrā. Bet moments bija labs Ikauniekam. Dāvim šajā sezonā ir 6 gūti vārti. Viņa brālim Jānim 23. Diemžēl diskvalifikācijas dēļ Jānis vairs nevar
Teorētiski pacīnīties par pirmo vietu snaiperu sarakstā, visticamāk būs otrais. Nenoteikti kādu brīdim, kāds nes tur 11 vārtus šodien. Un pirmais būs Vladislavs Gutkovskis ar 25. Ikaunieks. Afanāsjevs. Nogulda viņš iegubīja, bet spiesas spēlēt atpakaļ Jēkabsonam. Torres. Savaļnieks. Jācer, to viņš arī dara. Afanāsjevs no gaisa. Un tagad jau Dmitrijs Kmis spēcīgi triec bumbu pāri vārtiem. Pirmais spiediens šajā puslaikā noplakatē, tāds iespējams ar otrais vilnis sācies. Gan 16 izbraukums spēlēs Liepājai šajā sezonā tikai 7 uzvaras, 8 zaudējumi, 1 neizšķirts. Samērā slikta bilance. Torres. Tālāk Savaļniekam. Centrējums, bet šoreiz Meļņčenko pārliecinoši spēlē. Kazačoks. Punculs. Nāsies viņu garām pēdām nelaiž, bet tomēr tiek. Punculs arī tiek garām Šlampam un pārkāpums Endijam. Lai nospēlē Šlampis pret Šlampi. Punculs. Pirms tam Afanasijam tika garām, pēc tam arī gan arī jau tika garām Endijam. Spartakam 2 spēlē dodās sildīties arī Liepājniekiem, viens jau sildās. Kā varbūt drīzumā būs vēl kāds spēlētāju maiņas. Krāklis pie bumbas. Stugulis nomet tālāk. Man iegubīja vairos tieši Vilī bija domājis. Kazačoks, Kozlovs. Stugulim šoreiz paspēcīgi. Flaksis, otrā bumba būs Dmitrijam Hmizam. Afanāsjevs. Torres. Labi pietur bumbu Kristians. Aizmuguris nav Savaļniekam. Savaļnieks gar vārtiem. Netiek bumbu līdz Gucam. Tālāk piespēlē Stugliņš pret Flaksi. Nedaudz pietrūka. Nu, teicu, ka gan Skono, gan Jelgo ir vadībā, tad tomēr neaizmirsīsim, ka arī par 4. vietu Liepāja vēl var cīnīties, un arī tas, jebkurā gadījumā paliek arī saglabā iespējas tikt Eirokasos, dažādu variantu iespējības gadījumā, gan Karmentos, gan Kausa izcīņā. Tā kā 4. vietu Liepājniekiem vajadzētu dabūt, bet tad gan arī jāsās, kā nospēlēs Daugavpils Daugavu. Ja būs vienāds punktu skaits gan Liepājai, gan Daugavai, tad augstāk būs Daugavpils Daugavu, ja būs vienāds punktu skaits tikai šīm 2 komandām. Ja vēl kādai, tad pēc tam jau jārēķina, bet vienā punktu skaita gadījumā Daugavpilī priekšroka, jo 3 uzvaras un 1 zaudējums savstarpējās spēlēs. Savaļnieks. Torres. Izlaid, nu, pat neizlaid. Tūfors. Stūris Liepājai. Kaut kāds norādījums dabūts uz dot saviem aizsargiem, Šlampim un Jēkabsonam, abiem malējiem aizsargiem. Centrējums, cidiens ar galvu, garām. Jās Konto un Jelgava jau +2 ir pārsvars attiecīgās spēles, tā kā visticamāk trīnieks paliks nemainīgs, Ventspils, Konto un Jelgava. Savukārt Daugavpils Daugavs zaudē Ventspilī, tā kā ar 1 punktu Liepājai pietiks, lai iegūtu 4. vietu. Zaudējumu gadījumā gan Liepājnieki būs 5. Savaļnieks. Tā kā diezgan bīstama situācija. Liepājnieki, protams, nezinu, kādi rezultāti citās spēlēs, tā kā viņi iespējas uzvaras, bet iekļūt pretuzbrukumā beigās var zaudēt arī 4. vietu. Tā kā diezgan riskanti galot un Liepājai var būt pārkāpums šeit pret Savaļnieku. Atkal līdz vārtiem neliela distancīts ir, tā kā
nav tik bīstama situācija, ka diezgan daudz sanāk Liepājā, bet par tādu patālāki. Šoreiz jau pat taisno var sist Torres, bet vārtiem vienalga, kā 27 metri varētu būt. Torres vienīgais palicis pie bumbas. Ikaunieks alēja malā viens, bet tā gan Krāklis viņu pamanīja. Bet, disants diezgan paliels ar viņu un Ikaunieku. Torres sit, Meļņčenko skaistā lēcienā. Viņš tikai glābi komandu. Skaists lēciens Meļņčenko izpildījumā. Ja bumba gāja tiešām vārtu stūrī, tad perfekti nospēlē Meļņčenko. Paliks Spartika un Meļņčenko izstās, ka pavaliks laiku un izdarīs atstie no otras puses, nevis no tās, kuras izgāja bumba. Tā aktivizējies Niklaus Lācis, tā kā varbūt kaut kur būs spēlētāja maiņa. Pagaidām gan neredzu ne uz Liepājas Sūliņa, ne uz Spartika, kāds būtu saģērbies. Pārkāpums pret Jēkabsonu. Mihaļuks. Un viens spēlē maiņa ir pieteikti, jā, tā būs Liepājai drīzumā. Ja manas acis nevajag, tad uzliks 18. numurs, un ja tā ir, tad tas ir Krišs Kārkliņš, kurš ies laukumā. Varētu viņš mainīt iespējams kādu no aizsargiem, pārējot uz spēli ar 3 aizsargiem tikai. Iespējams, ka tāds variants varētu būt. Laukumu pamet tomēr Roberts Savaļnieks un ietājies Krišs Kārkliņš, tā kā uz 3 aizsargiem Liepāja nepāriet. Kārkliņam šī būs 22. spēle, 15 spēles viņš ir sācis pamats sastāvā. Sezonas sākumā ir daudz spēle pamats sastāvā, pēc tam, kad jau pastiprinājās Liepājnieki vasarā, tad jau Krišs Kārkliņš arvien mazāk sāk spēlēt. Kurš spēlēs flangā? Domāju, ka varētu pat Torres pāriet uz flangu, nevis Kārkliņš. Droši vien, ka Torres arī spēlēs kreisajā malā, un Kārkliņš spēlēs kā centra pussargs savā pozīcijā. Vēl 2 spēlē maiņas ir palikušas Spartikam, visas izpildījis Viktors Dobracovs. Ikaunieks. Torres. Ikaunieks. Šlampe. Torres. Un vēl viens pārkāpums. Ikaunieks, Torres. Hmis, Kārkliņš spēlēs. Centra pussargs Torres ir kreisajā flangā. Centrējums, spēcīgs centiens, tur Ikaunieks pat tālā staba. Blakus viņam ir Torres. Torres nomet Kārkliņam, Kārkliņš sit un atkal bloķē Tufors. Un arī ļoti glābi savu komandu. Ja labi izspēlēja Liepājas brīvsiem Krišam Kārkliņam, tikko iznākušiem uz maiņu tieši pretī vārtiem, bet atkal bloķē sitienu Spartaks. Ļoti daudz bloķē. Torres un Ikaunieks pie stūra. Karodziņa divatā ir. Laikam, ka tomēr atstās Ikaunieks Torresam un neizspēlēs īsi. Kārkliņš. Atkal bloķē sitienu. Meļņčenko. Negluži rūtījot ātro predzurkumu, bet tomēr izlaiž bumbu ārā no rokām. Nevēlk laiku pagaidām vēl. Atkal Jagubi Rostiešvili, protams. Zaudēja viņš bumbu. Afanāsjevs. Projām viens pats Afanāsjevs. Krīt un... Afanāsjevs Allaži mēģinās teatrāli krīzot, manuprāt, ka pārkāpumu, jo gribēja atrast arī varēja. Hmis.
Jēkabsons. Afanāsjevs. Pret Rostiešvili atpakaļ Jēkabsonam. Gūts laukumā ar muguru gan pret vārtiem. Stūrs viens Liepājniekiem. Šoreiz no labā stūra. Vaičuls jau gan līdz centra ap vismaz ir aizgājis. Negluži Rūti Kauskā par spēlēt Nojeras, bet krietni izgājis ārā no savu sulaukuma. Centrējums, Meņčenko atkal ar dūrēm. Jagubī, Mickevičs uzņem ātrumu. Pa labi tālākiem Punculs, bet nu Mickevičam visums jātiek garām aizsargam. Labi nospēlēja Kazačoks. Rostiešvili. Tālāk Kazačoks. Pārspēcīgi šī piespēle. Maz laika ir palicis Liepājai, lai izrautu uzvaru. Esmu pārliecināts, ka viņi nezina, kāda ir rezultāti pārējās spēlēs, tā kā šobrīd joprojām viņa vienīgais mērķis ir 3 punkti, kas pagaidām ir palicis nesasniegts. Ventspili jau 3-0, tā kā diezgan droši varam teikt, ka ar punktu Liepājai pietiks 4. vietai. Neizdots iedīt atrod pretzebrukumu, Kozlovs. Jagubī. Šoreiz gan tas bija Jagubī, nokļūst kreisajā flangā. Flaksis, otrā bumbu Hamizam. Torres. Dāvis Ikaunieks. Šlampe. Torres. Ikaunieks. Tumānaus un kļūdās piespēlē. Arī Piļipčuks pagaidām savas spēlēm maiņas neizmanto. Dobrucovam vairs iespēja neko mainīt nav, bet Piļipčukam izstāsta, ka pagaidām viss apmierināts notiek laukumā. Un, protams, ka izdevīgāks Spartakam pēc, jau mēs ņemam vērā šo spēli. Tabulā tas viņam neko nemaina. Tabulā Spartaks ir 50 punktiem šobrīd ir 6. vietā. Vispār Spartakam arī, ja godīgi jums tā skamies uz vispār spēļu bilancē, viņam diezgan labi ir panākumi pret pirmo piecinieku. Ja mēs uzskatām Spartaku par tomēr vājāku, vismaz galvasies vājāku nekā pirmais piecinieks, tad diezgan labi. Rezultāti daudz labāk nekā Rīgas Daugavai, daudz labāk nekā Daugavpilī. Līdz šim pret pirmajām 5 komandām Spartaks izcīnījis 19 spēlēs. Ideja mačā 0,95 punktus. Kopumā tie ir 18 punkti, 19 spēles, kas ir samērā ļoti daudz. Piemēram, Rīgas Daugavai 19 spēlēs tikai 9 punkti. Tad par 9 mazāk, divreiz mazāk. Daugavpilī 20 spēlēs pat ir 7 punkti. Vaičulis. Krauklis, bet tautā izsit bumbu. Šlampe. Atpakaļ Mihaģukam. Hmejs. Mihaģuks. Šlampe. Minūtes 5-10.
Nav bijis spiedienu uz Spartaka vārtiem. Atkal daudz noplacis ir Liepājas uzbrukums. Iespējams taupās pēdējiem triecienam. Lai gan, ja Vaičuls teicās, varbūt pat Dobrucovs ir pateicis, kāda ir iznākuma pārējās spēles, jo Vaičuls kaut kā ļoti nesteidzīgi spēlē pagaidām pēdējās 2 epizodēs. Kārkliņš. Rostiešvili pret Hmizu. Projām. Viens pret vienu Jagubī. Centrējums. Flaksis. Guts. Dāvis Ikaunieks. Labi nostarāda aizsardzībā Punculs, Krauklis. Vislīgas pēdējās aptuveni 10 minūtes. Ir klāt. Kozlovs. Mickevičs. Arī Liepājas fani jau labu laiku ir apklusuši. Vairs nav pat dzirdami. Dzied tikai spartakieši, kuriem šis iznākums pagaidām apmierina. Krauklis. Pat īsti neprasīgo Liepājnieki, tā kā, nezinu, varbūt patiešām viņi ir uzrunājuši pārējo spēļu rezultātus. Tufors. Daņīlovs. Rostiešvili, nesaglabā viņš bumbu laukumā. Jēkabsons. Torres. Afanāsijos mainīs malu Ikauniekam piespēle, bet Krauklis būs pārāk šajā divcīņā. Kārkliņš. Šlampe. Flaksis. Torres. Afanāsijos. Kad Jēkabsons pieslēdzies uzbrukumam, jāliek, un tas ir Jēkabsons. Kaukšs ticis izspēlē labus iedmiņu Liepāji, bet tomēr nedaudz pietrūks Afanasīvam. Joprojām tikai viens spēlē māņas Spartakam izpildīta. Guts. Šlampe. Dmitrijs Hmis. Mēņčenko Hmis. Sakoju, Spartaks par diezgan maz. Pirmos mačos bija pamatsastāvā, arī ziemas kausā, bet diezgan ātri tika izsums no sastāva un neapmierināja Mikarelli viņa sniegums. Itāliešu trenera, kurš gan arī pats ilgam tā nenoturējās. Hmis Spartakā aiziet tikai 7 spēles, 5 pamatsastāvā. Jagubi. Būs stūrstiets. Pavisam maz laika palicis Liepājniekam, joprojām pa nulēm, lai nu ko, bet bezvārti nešķirt no šī mača gan es nebija gaidījis. Neizšķirtu varbūt, bet ne pa nulēm. Arī laika apstākļi pietiekami labi ir. Novembrī varbūt varētu gaidīt lietusgāzes vai pat sniegu, bet šajā spēlē nevarētu teikt, ka laukums vai kaut kā nokrišņš traucēt abām komandām uzbrukt. Šoreiz vairāk pie vainas ir paša meistarība konkrētajā spēlē. Skonto jau 4-1, Jelgava jau 3-0 un Daugavpils pret Jūrmalu jau 3-1. Tā kā izstāsts, ka
pēdējā vieta, kura vēl nav līdz galam skaidra. Šajā virslīgas sezonā ir 4. vieta, vai nu Liepāja, vai Daugavpils Daugava. Šobrīd 4. pozīcijā ir Liepājnieki. Ja viņi noturēs neizšķirtu, tad arī tajā finišēs. Vai varbūt pat jau uzvarēs. Zaudējuma gadījumā gan nosūties atpakaļ uz 5. pozīciju Šlampe. Saglabā bumbu laukumā. Labi, Stuglis nomet tālāk, Jagubī pret Flaksi, bet garām netiks. Labi, Reinis nospēlēja korpusu un arī izprovocēja pārkāpumu. Jagubī viens brīdinājums jau ir. Šis gan arī nebija tik asas pārkāpums. Vaičuls nekur nesēdās, tā kā laikam ir Liepājnieki samierinājušies neizšķirtu, tikmēr Curā spēlēja maiņas Spartakam drīzumā, varētu būt, ka Krivošeja, vai arī varbūt Korzāns izies laukumā, pat laikam 2 uzreiz būs spēlētāji maiņas šķiet. Otrs ir laikam Kalemtīs, kurš ies laukumā. Guds ļoti skaisti paprasīja, kur ir sots. Mickevičs. Flaksis. Paliks bumba Spartakam. Pēdējās minūtes 10-15 Spartaks. Pat vairāk uzbruku momentu, gan tā īsti nav. Rostiešu Vilni moments bija pašā puslaika sākumā, tā kā tā īsti reāli momenti pējām nav bijis, bet tiešām bumbu vairāk kontrolēja Spartaks. Jā, Lempīs ies laukumā un otrs spēlēs, kurš tā Puncovs tiek nomainīts. Šķiet, ka varētu būt Krivošeja, jā, Jurijs Krivošeja, 23. numurs dosies laukumā. Pēc brīdža Krivošejam šī būs 7. spēle, visas viņš nācis uz maiņu. Lentajam tā būs 26. spēle, 17 spēles pamatsastāvā. Sezonas sākumā viņš bija izteikts pamatsastāvs spēlētājs, bet pēc tam arī vietu zaudēja. Lempīs 19 gadus vecs ganietis, bet Krivošejam 17 gadi. Lempīs laikam vēl pēc brīdža tikies laukumā, nepieteic uzreiz abas spēlētāju maiņas, 2 minūtes kompensācijas laiks. Un otrs spēlē maiņa laikam paliks vēl nākamajā pauzē. Šīs spēles kompensācijas laiks 2 minūtes. Lai vilcinātu droši vien, ka laiku. Visticamākais. Mickevičs pie bumbas. Stuglis. Stuglis pret Afanasjevu. Projām tur bumbu, atklāt tur rezultātu Spartaks. Ko gan paši var teikt arī šim pa Liepāju. Atkal Mickevičs. Jagubī pamet laukumu un viņa vietā Isifu Lemtīs. Tā kā arī pēdējā spēlē maiņa tiks izpildīts Spartakam un kādu minūte maksimums šiem būs palikusi līdz spēles beigām. Un laukumā dosies Isifu Lemtē, numur 26. Beidzot spēlētāju maiņa notikusi un pavisam maz laika palicis līdz spēles beigām. Bumba ir pie Liepājas laukuma. Mickevičs meklē Stugli noteikti, Stuglis nomet tālāk. Vaičulis izgājienā ar dūri labi nospēlē. Un būs laikam vēl viens saucis Spartakam. Tā kā turpat, kur bija Jūrmlaika arī palikuši, un Stuglis papildus ir
cietas gaisa divciņā. No šiem kāds trāpīs pa pakausi viņam. Mickevičs. Atkal Stuglim un spēle ir beigusies 0-0. Ja nav noticis brīnums Ventspilī, te varam apsveikt Liepāju 4. vietu turnīra tabulā. Un Spartaks finišēja 6. pozīcijā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums visu šīs sezonas gaitā. Vēl gan būs 2 pārspēles, bet gan Spartakam, gan Liepājai šī sezona beigusies. Tāpat kā vēl 7 komandām. Tā kā šīs maratons gandrīz jau ir garām un arī galā. Vēl tikai trešdien pārspēle Hanzas vidusskolā Meta pret Rēzekni un arī nedēļas nogalē Rēzekni pret Metu. Arī nedēļas nogalē 16. novembrī, tajā pašā dienā, kad otrā pārspēle Latvija pret Nīderlandi Amsterdamā. Tā kā pavisam drīz arī futbola sezona tiks noslēgta oficiāli. Paldies, ka bijāt kopā ar mums līdz, droši vien trešdienai un pēc tam jau arī nākamajai sezonai. Visu labu! Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV.